Sveiki! Ir pienācis īstais brīdis pavisam īsi salikt punktus uz I tā saucamās nacionālās aviokompānijas Air Baltica sakarā. Un proti īsi iziesim cauri no veselā saprāta viedokļa tiem lēmumiem, būtiskajiem lēmumiem, kāda attiecībā uz Air Baltica ir pieņemta pēdējos 11 gados. Un tātad, pirmā lieta. Atbildīgie lēmumu pieņēmēji ir akceptējuši blēžu un mahinātora Martina Gausa plānu sapirkties milzīgu daudzumu pilnīgi jaunu, neizmēģinātu, nepārbaudītu lidmašīnu. Šīs lidmašīnas, tās sākot eksploatēt, diezgan ātri izrādījušās smukas, ekoloģiskas, spīdīgas, bet draņķīgas. Proti, tās nepilda savu galveno funkciju. Nelido pietiekami ilgi un uzticami. Neraugoties uz to, ka šīs lidmašīnas pietiekami ātri izrādījās draņķis, tās tiek turpinātas pirkt joprojām. Desmitiem. Un te mēs nonākam pie otrā punkta, proti par to, cik šādas lidmašīnas ir sapirktas un cik vēl tiks sapirktas. Ir absolūti skaidrs, ka rentabliem lidojumiem no Latvijas pilnīgi absolūti pietiek ar 20, 30 lidmašīnām. Vairāk gluži vienkārši rentablu maršrutu no Rīgas nav. Tas ir absolūti skaidrs. Visi citi maršruti ir iespējami tikai strādājot ar lielākiem vai milzīgākiem zaudējumiem. Neraugoties uz to, ka tas ir bijis absolūti skaidrs ikvienam cilvēkam, kas kaut jau ko sajēdz no avio jomas, lēmums ir pieņemts atļaut blēdim un mahinatoram Gausam pirkt 50, tad arī 100 lidmašīnas. Labi zinot, ka šīs lidmašīnas nav kur likt. Tām nav maršrutu, kurās tās varētu lidot rentabli ar kaut jau kādu peļņu. Šāds lidmašīnu kvantums ir izmantojams tikai vienīgi tad, ja ir kāds, kas sedz zaudējumus. Līdz šim šīs te finanšu piramīdas zaudējuma sedzējs ir bijis Latvijas nodokļu maksātāji. Šo te gadu gaitā atbildīgie lēmumu pieņēmēji ir atļāvuši ieguldīt, lietosim pieklājīgu vārdu, bet patiesībā iegāst un pazaudēt Air Baltica jau vairāk nekā 500 miljonu eiro. Šī nav bijusi vienreizēja pazaudēta summa. Šis pusmiljards, patiesībā jau vairāk, ir ieguldīts gadu gaitā. Nauda ir izšķērdēta, izzakta, zaudēta un ieguldīta vēl un vēl un vēl. Vai jūs esat kaut ko dzirdējuši par kādiem Latvijas valsts rosinātiem auditiem, pārbaudēm un tā tālāk, lai pārliecinātos, kā tur īsti tas Air Baltica bizness strādā? Nē, nekas tāds nav bijis. Nekādas valsts kontroles nav atļaujušās pat degunu pabāzt tajā virzienā, un visas prokuratūras, policijas un citas tiesību sargāšanas iestādes ir cītīgi atveicinājušās ar rokām no iesniegumiem par izzakšanu un izšķērdēšanu Nacionālajā aviokompānijā. Te nu mēs šobrīd esam. Ja neatradīsies strateģiskais investors vai netiks atrasta blēdīga schēma, kā iegrūst Nacionālajā aviokompānijā
pēc būtības blēža zagļa un mahinātora gausa sabūvētajā finanšu piramīdā vēl dažus 10 vai 100 miljonu eiro. Pēc dažiem mēnešiem Air Baltica būs maksātnespējīga. Pēc būtības tā ir maksātnespējīga jau pašlaik, bet pienāks arī reālā maksātnespēja, kad gluži vienkārši nebūs naudas ne degvielai, ne lidostu maksai, ne algām, apkalpēm, apkalpojušam personālam un tā tālāk. Tad arī viss beigsies. Bet te nu jautājums, ko jūs varat katrs uzdot pats sev. Kā tas ir bijis iespējams, ka tik daudzus gadus visa šī izšķērdēšanas, izlaupīšanas, izzakšanas megaschēma ir bijusi visu acu priekšā? Visiem ir bijis skaidrs, ka blēdis, zaglis un mahinators Gauss gluži vienkārši izmelojas, sadomā katru reizi, sazīmē jaunus skaitļus, jaunus pseido panākumus un tā tālāk un tā tālāk. Un visi tie lēmumu pieņēmēji, kuri it kā būtu atbildīgi par nodokļu maksātāju līdzekļiem un valsts mantu, līksmi māja ar galvu. Tad jautājums, vai jūs tiešām domājat, ka viņi visi ir tādi stulbeņi? Ka viņi visi ir tik vienkārši apmuļķojami un Vai arī tas ir kas cits? Pastāstīšu, kā to redzu es. Pēdējos gados pie manis ir kopumā atnākuši 3 ļoti interesanti cilvēki, 2 sabiedrībā vispār nezināmi, 3 zināms, kur visi ir stāstījuši par Air Balticā notiekošo briesmu lietas, par to, kā patiesībā ir radīta vesela virkne melnās naudas schēmu, kura rezultātā pietiekami liela daļa no šiem te kopumā vairāk nekā 500 miljoniem eiro ir aizplūdusi pie ļoti konkrētām cilvēkiem, pie ļoti konkrētām personām, ļoti konkrētās iestādēs, partijās un struktūrās, lai tie gluži vienkārši visu šo izzakšanas un izlaupīšanas schēmu piesaktu. Visi šie 3 cilvēki man solīja arī dokumentus, bet neviens no viņiem dokumentus tā arī neatnesa. Tā vietā 2 cilvēki ņēma un viens pēc otra pazuda. Un kā es pēc tam noskaidroju, viņi gluži vienkārši nomira. Gadās, pie mums valstī cilvēki laika pa laikam nomirst tāpat vien. Savukārt 3. cilvēks, tas, kas bija sabiedrībā cik necik pazīstams, tika pie acīm redzama safabricēta krimināla procesa. Un, kad es viņam neizturēju, pazvanīju un pats pajautāju, kā tad ar tiem dokumentiem no Air Baltica palika, izlikās, ka vispār nesaprot, par ko ir runa, un ieteica arī man par šo tēmu labāk neinteresēties. Tas, protams, tā viss nebūs. Bet mans secinājums uz šo brīdi, vienīgais racionālais izskaidrojums tam, ka visi stukāni, ruki, grišini, valsts kontroles, briškani, linkaiti, kā tad to sauc sakņu bāzes direktora satiksmes ministru, Vitenbergi, pareizi. Tas, ka viņi visi gadu gaitā ir nevis kaut jau ko darījuši saistībā ar šo te izzakšanas, izlaupīšanas schēmu, bet to patiesībā piesaguši, ir skaidrojums tikai vienā vienīgā veidā. Proti, ar to, ka pietiekami būtiska daļa no Air Baltica izķiņķelētās, iztērētās naudas pa melniem ceļiem un melniem kanāliem ir atnākuši atpakaļ pie patiesiem labuma guvējiem, prokuratūru, policiju, ministriju, partiju vadībā. Visu labu!